Hei, hei, mācībprieks kanālā! Guļam pasakas! Klausies uzmanīgi! Turpinām lasīt grāmatu Mazas pasaciņas, autore Mirdza Kļava. Mēnesis un vilks. Mežā dzīvoja vilks, un kā jau vilks viņš gribēja ēst. Naktīs virs meža pa debesīm pastaigājās mēnesis, un kā jau mēnesis mazliet meta gaismu. Todien vilkam neizdevās sameklēt ēdamo, un viņš gaidīja nakti. Pienāca nakts, bet tavu postu. Kaut arī mēnesis spoži nespīdēja, tomēr tie, kurus gribēja apēst vilks, laikus viņu pamanīja un paspēja aizmukt. Vilks, kā jau vilku saskaitās, un cerot mēnesi aizbaidīt, sāka gaudot. Gaudoja kā jau vilks, skaļi un nikni. Bet mēnesis, kā jau mēnesis, mierīgi pastaigājās pa debesīm. Viņš vilka gaudošanā nemaz neklausījās dusmas un nodomāja: redz, kā mēs abi ar vilku draudzīgi un jautri viens otram kavējam laiku. Un tā vilkam neizdevās mēnesi prom aizgaudot, taču vilks, kā jau vilks, līdz ko ierauga mēnesi, gaudo. Nākamā pasaka – Stikla pogas gudrība. Kā tas gadījās, kā ne, vēla vakarā uz palodzes bija nokļuvušas divas pogas. Viena pavisam vienkārša, balta, parasta krekla poga, otra spīdīga, stikla un 2 reiz lielāka. Krekla poga pirmā sāka sarunu. Tā mēs abas radinieces te nīkstam, atstātas nakts melnumā. Radinieces? Kāda iedomība! Stikla poga centās paripināties tālāk. Mums nav nekādas līdzības. Mēs abas taču esam pogas. Krekla poga centās pārliecināt kaimiņieni, tomēr veltīgi. Stikla poga palika pie sava, viņām nesot un neesot nekādas radniecības. No rīta virs tuvējā meža pasaulē uzsmaidīja sārta saules ripa. Ieraudzījusi saules stikla poga skaļi iesaucās: ar to pogu pie debesīm, ar to gan es esmu tuvos rados. Nākamā pasaka – kur te ir taisnība? Āpsis dūšīgi papulējies mežmalas uz kalniņā iekārtoja plašu mājokli, un dziļāk mežā arī vilks nepalika bez sava ērta mitekļa. Tai pašā mežā dzīvoja lapsa. Viņai gan pats galvenais visādas iešanas un skriešanas. Te viņa dziļi mežā, te skaties jau zibinās mežmalā, pa kuru laiku ar māju noņemsies. Šis nepabeigts un tas nepabeigts, bet lapsa par to nebēdāja. Kad piekusa mežmalā, aizgāja pie āpša, bet ja vidū pietrūka spēka skriet tālāk, pabidināja pie vilka durvīm. Tie abi pratās ciemiņu arī pie galda aicināt. Tā dzīvoja lapsa un pati nemaz labāk negribēja. Reiz vilks aicināja lapsi ciemos. Nonācis pie vilka durvīm, viņš jau grasījās pieklaundzināt, bet izdzirda lapsas balsi viņu pieminam. Āpsis domāja, nebūs pieklājīgi pārtraukt sarunu, pagaidīs pie durvīm, kad par viņu izrunās, tad ies iekšā. Noklausīties negribējās, bet kur lai liek ausis? Un tā viņš dzirdēja, ko lapsa teica. Un viņa teica: mūsu mežmalas āpsis ir īstens āpsis, tagad visus, kam pamaz prātiņa par āpšiem sauc. Un nemaz nepatīk ar āpsi pie viena galda sēdēt, bet viņš tik ļoti gaida mani ciemos, ka es no tīras žēlastības viņu apciemoju. Ar tevi, vilciņ, ar tevi gan, tik jauki parunāties, negribas promiet. To dzirdējis āpsis tuntuļojās atpakaļ uz savu māju. Ko tur maisīsies, ja tik nepatīkams? Izciemojusies vilka mājās, laps atkal prom savās iešanās un skriešanās.
Bet vilks gaida un gaida āpsi atnākam. Beidzot nodomā, būs apslimis vai? Nekas cits neatliek, jāiet viņu apraudzīt. Lapsa pa to laiku paspējusi izskreidīties, sēž āpša mājās. Un arī vilks jau pienācis pie durvīm, padzird Lapsas balsi, viņa vārdu piesaucam, nolem pagaidīt, lai izrunā, tad pieklauvēs. Lapsa tik saka savu sakāmo. Tas mūsu meža vilks ir īstens vilks. Tagad visus dusmīgos un skaudīgos par vilkiem sauc. Es pie vilka aiz bailēm ciemojos, citādi šis apvainosies un vēl atriepsies. Bet tavu gudrību āpsīt es vienmēr gribu dzirdēt. To noklausījies, vilks apsviežas un skriešus prom mežā. Neies jau svešā mājā ar Lapsu skaidroties. Izrunājusies, Lapsa gaida, kad āpsis cels mielastu galdā, bet viņš pat nepaskatās uz pieliekamā pusi un saka: Tu, Lapsa, pie manis nenāc nekad, negribu, lai mokies sēžot ar mani pie viena galda, ej pie vilka un jauki parunājies. Lapsa saprata, āpsis dzirdējis, ko viņa vilkam teikusi. Kas tad tur liels ies pie vilka? Vai viņai tāds āpsis vajadzīgs? Bet vilks Lapsai nemaz durvis nevēris, gandrīz vai uzbarēts. Tu, Lapsa, pie manis vairs nenāc nekad. Ej pie āpša un viņa gudrību dzirdēt. Nu gan ir ķeza, arī tas noklausījies. Lapsa dusmīgi šķendējās. Man jācieš, it kā es būtu vainīga, ja šie aiz durvīm noklausās, ko runāt. Kur te ir taisnība? Nākošā pasaka – Saules puķe un vējš. Vējš aizelsies skrēja un skrēja. Viņš vienmēr steidzās. Nebija ne laika atpakaļ atskatīties, ne pētīt, ko pa ceļam satiek. Reiz viņš tomēr sētmalē pamanīja saules puķi. Viņa vējam iepatikās tik ļoti, ka lai tur vai kas bija jāpaliek uz vietas. Parunāsimies, viņš teica. Laipnāk par laipnu un aizgrābts apbrīnoja puķes krāšņumu. Varētu jau, saules puķe pasmaidīja un izskatījās vēl daudz daļāk, bet vispirms izdari, ko tev lūkšu. Labi, vējš bija gatavs ar vislielāko prieku paveikt visu, ko puķe vēlēsies, un šauba nekādu, tāds skaistums lūgs izdarīt, ko īpaši jauku. Iztrenkā mākoņus, gribu sauli redzēt, tik vien saules puķe palūdza vējam. Neko negaidījis, vējš uzvirpuļoja debesīs, saplojnījis un izdzenājis mākoņus, viņš atgriezās sētmalē un laimīgs gaidīja, ko saules puķe sacīs. Saules puķe nelika vējam ilgi gaidīt uz viņu, pat nepalūkojusies, tūliņ pateica: Neņem ļaunā, nevaru tev veltīt ne kripatiņu laika, man tagad jāparunājas ar sauli. Paldies, ka klausījies pasakas, atbalsti kanālu un pieseko tam. Līdz nākamajam video!